Čauņi visiem un sveiciens manā kārtējā vlogā. Es šodien izlēmu, ka es varētu filmēt video, jo man ir ieplānota tāda salīdzinoši aizraujoša diena. Pirmā lieta, ko es darīšu, es braukšu uz centru un tur satikšos ar Santu Kudriņicku, kur arī ir blogeri, un man arī ļoti labi draudzene, un mēs izdomājam, ka mēs varētu aiziet uz Grand Poet viesnīcas kafejnīcu, jo mēs tur neesam bijuši, un esmu Instagramā redzējis, ka tur ir skaists interjers, un cerams arī garšīgs ēdiens, un mēs ne tikai papļāpāsim, bet iespējams arī izveidosim plānus kopā ar Santu. Mums īstenībā jau šis tas super aizraujošs ir ieplānots šajā te vasarā. Varbūt kaut kādu sadarbību kopā uztaisīsim. Nezinu, cerams, ka satikšanās būs ne tikai patīkama, bet arī produktīva. Un tad mēs kopā dosimies arī uz H&M showroom, kur viņi prezentēs H&M studio kolekciju, ja mēs varēsim apskatīt to, kas ir sagaidāms pavasarī un vasarā no H&M. Man likās, ka varētu būt forši paņemt jūs savu līdzi un arī parādīt, ko tad H&M ir sagatavojis pavasarim un vasarē. Lūk, šādi te izskatās man šīs dienas tērps. Man mugurā ir šāda te maiga rozā blūzīte. Tā bija no New Yorker, pirkt gan jau pirms kādu laiciņu. Šāda te metāliska spīduma sudraba krāsas svārki. Tie bija no Zāras, arī jau pirms kādu laiku pirkti. Šāds te rozā metālīts. Tas bija no Stradivarius, ja nemaldos, melna somiņa. Un tad kājās man ir šādi te melni zābaciņi no H&M. Nu, ko es satikos ar Santu? Čau, Santu! Mēs atnācām uz Grand Poet viesnīcas kafejnīcu, kā es minēju. Un es uzēdīšu tagad medus kūciņu, un Santā ir, kāds mielīgs cupcakes. Delicious? Debesī, jā. Debesī nosaukums, jā. Tell me, are we holding on to nothing but habits? Ar Santiņu pabeidzām mūsu mini tikšanos, saplānojām visādus foršus plānus. Visāds, jā. Viss vasarā būs piedzīvojums. Un tad tagad mēs dodamies uz H&M showroom. Esmu atnākuši uz H&M showroom. Mums nepadās pastāstīt par pašu kolekciju. Tad, kā varam redzēt, ir ļoti populāri un ļoti aktuāli būs animal prints, jeb dzīvnieku raksti, kā arī safari stils, bēšīgie toņi. Kolekcijas vispār iedvesma ir sākusies no šīs te bildes. Un to var redzēt lūk šajā te kleitā, kas, manuprāt, ir fantastiskās krāsās. Šī kleitiņa man vispār liekas tīkti pasakaina. Tāda te kleita izskatās man mugurā, man liekas tā ir vienkārši fantastiska un var nedaudz redzēt manas zeļbiksas apakšā, līdz ar to būtu jāizvēlās atbilstošāk apakšveļa vai, piemēram, apakšsvērka, lai nebūtu tik caurspīdīga, bet tik skaisti. Un tie fliteri, kas spīd un zaigo. And I don't know how to move, and I'm really trying. You're running out of sight, and I'm fading in and out. We're only going down. We've been here for a while, and I'm losing track of time. We're only going down. Now where do we go from here? Tell me, where do we go from here? Show me. Čauņi visiem piekdienā. Es esmu atbraukusi uz Vecrīgu un pašlaik nelielā steigā un rīktīgā vējā. Šodien ir nenormāli vējais, kaut arī super saulains laiks. Došos satikties ar māmi. Tas būs kārtējā fotosesija un kārtējais muzeja apmeklējums. Mums sanāk, ka varam reiz mēnesī rīktīgi tāds foršs muzeja randiņš. Es satikos ar mammu. Čau, mammu! Čau, mamma ir rokās fotoaprāts, un mums patās bija fotosesija. Mēs atnācām uz Krāmu ielu, kas ir viena no Instagramotākajām ielām, pateicoties šai zilajai mājai, kas man reiz mūrs. Tā kā es jau domāju, kad būs publicēts šis video, būs jau publicēts arī bloga ieraksts, būs atstājis linku aprakstu kastītē, noteikti apskatieties. Es ceru, ka būs labas bildes sanākušas. Ar mammu atnācām arī uz dekoratīvos un lietišķās mākslas muzeju. Mamma, kā sāksies izstādes, prosies? Laika zīme pieraksti. Jā. Un tas būs par personālu modu, kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, līdz 31. martam. Jā. Cik tālu var saskrīt.
ceru, ka video būs jau publicēts un jums vēl būs iespēja apskatīties izstādi. Ja nē, tad es iekļaušu pāris klipiņus no darbiem, kurus var apskatīt. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. Kā jau to var noprast, esmu atpakaļ mājās, īstumā jau kādu laiciņu, un pirms savu tājas vakariņas es vēlos uztaisīt savu veselīgu vakara našķi. Šodien ir piekdiena, Dāvis ir devies ceļojumā kopā ar saviem kolēģiem uz Portugāli, līdz ar to esmu palikusi mājās viena pat ar dzīvniekiem, un gribētu sev nedaudz šovakar palutināt, un es uztaisīšu cepumus, kas ir man šī brīža top favorīti cepumi. Tie ir veselīgi našķi, un tie sastāv tikai principā no 3 sastāvdaļām. Protams, var variēt un likt klāt dažādas sastāvdaļas, bet manā gadījumā tie sastāv tikai no 3 sastāvdaļām, un tie ir arī veselīgi, vai vismaz noteikti būs veselīgāki par tiem, kurus ir iespējams iegādāties veikalā. Nu, vismaz par daļu no tiem. Lūk, tad šeit var redzēt visas 3 sastāvdaļas, tad nepieciešami ir 2 banāna glāze ar auzu pārslām, kā arī tumšās šokolādes čips ir mani izvēle, jo es vēlos sev nedaudz vairāk palutināt, bet tos ir iespējams aizstāt ar riekstiem vai rozīnēm, tādējādi padarot šos cepumus vēl veselīgākus un nekaitīgākus, teiksim to tā. Un vēl vēlējos piebilst to, ka šie cepumi nesanāk kraukšķīgi vai cieti, ir vairāk mīksti. Protams, iespējams, man cepeškrāsnes ir varbūt pie vainas, jo tā nav pat labākā, bet tas tāds neliels piebildi neliela. Un tad tagad pirmais darbiņš ir sakult šos banānus visus viendabīgā masā. Un tad klāt liekšu auzu pārslas, kā arī tumšās šokolādes čipsus, samaisīšu visu kopā un liekšu iepriekš uzsildītā krāsnī aptuveni 180 grādi uz 15 minūtēm. Un tad vakariņās es atsildīšu šo varbūt ne visai vizuāli pievilcīgo ēdienu, bet mums ir daudz dīkta tas garšo. Tas ir tagad sacepums, sautējums, kaut kas pa vidu. Tur ir iekšā dažādi veidi dārzeni, kartupeļu, burkāni, puķkāposts, sīpols, ciploks, kā arī pupiņus un dažādi veidi garšvielas. Un mums dīkt šis ēdiens garšo, un tas ir arī ļoti sātīgs un nav nepieciešams vakarā ēst gaļu, kas ir īstenībā pārsteigums, jo Dāvim kā vīrietim gaļu ēst gribās vienmēr, bet pie šī ēdiena klāt nekas vairāk neprasās. Nē. Volā, redz, kur ir mani cepumi. Tieši šoreiz sanāca nedaudz brūnganāk, es tos paturēju nedaudz ilgāk krāsnī, tās bija kaut kāds 18 minūtes. Atzīšos, ka laikam pielikt nedaudz par daudz šokolādu, bet neko darīt, palutināšu sev, kamēr Dāvis ir projām. Un es domāju, kur ir fokus? Es domāju par to, kur ir fokus. Es domāju, ka šovakar vairāk neko nevlagošu. Iespējams, es vēl paķēršu no filmēšanas rītdienu klāt, varbūt rītdienu kaut ko interesantāku padarīšu. Jo šovakar man ir vēl jāpistrādā, ņemot vērā, ka es pusdienu biju projām. Bet es domāju, ka es fonā uzlikšu kādu filmu, blakus paņemšu sev Aurēliju, ēdīšu cepumus, dzeršu kumulīšu tēju un pavadīšu jauku vakaru. Skatieties, kas te jau ir iekārtojies Auriņā. Tu esi jau iekārtojusies uz vakara cēlienu, Vinlī? Ko? O, tu esi tik mīļa. Tu esi tik mīļa. Tad, tikai man liekas, dubs skrīt nost. Tā. Kāja krīt nost tomēr vēl. Tā. Tā, te. Paņemsim spilvenu. Nu, labāk? Jā? Čau,
Šodien svētdienā es zinu, ka es aizvakar teicu, ka tiksimies nākamajā rītā, bet tā nesanāca, kad vakardien bija tik fantastiski perfekts laiks, kad es to izbaudīju pilnībā un maksimāli. Ar Auriņu daudz pastaigājāmies, daudz pavadījām laikā ārā, un vakarā pēc tam atnāca draudzenes, un es vienkārši kaut kā nejūtos tā, ka es vēlos filmēt vakardien, tāpēc es domāju, nekas, pienāks svētdiena, un šodien man ir ieplānots nedaudz pārkārtot istabu, varbūt ne gluži, es vēlos pārkārtot šo te gardrobes daļu istabā, precāk sakot šo te drēbju statīvu. Tas pašlaik sastāv no dažādām ziemas un rudens drēbēm, un es vēlos to padarīt pavasarīgāk un vasarīgāk, un te vienkārši pašlaik ir tāds kišmišs ar rozīnēm, un man liekas, ka es varētu jums parādīt, kā tas notiek pie reizes arī. Un tad pirmā lieta, ko es darīšu, es noņemšu gandrīz visas drēbes no pakramiem, aiznesīšu tās uz guļamistabu, kur ir mūsu skapis, izņemšu ārā tās drēbes no skapa, kuras es vēlos likt šo drēbu vietā, un viss sakārtošu. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Es, protams, nevaru atkal kaut ko nepārkārtot, es pārdiedbos, jo man nereāli karsts paliek tajā džemperī, un es uztaisīju šo te zonu, lūk, šādu te, es nezinu, kā lai to tā vēl vairāk norakstot, nav vairāk, šis drēbes statīvs vairāk neatrodās pa vidu, nekas netiek atdalīts, jo kaut kā pāris mēnešus padzīvot ar to, kad tas atradās te pa vidu, sapratu, ka man tas tā kā samazina telpu pārāk daudz, un man pietrūk tā brīvība sev, tā kā tas pašlaik ir šeit, tad te ir spogulis, viss tad tā padās, un tad šī te baltais skapīts, baltā komoda ir nolikta šeit. Šis viss lielais drēbu kalns ir atlasītās drēbes, tad, kā jūs te varat redzēt, būs daudz pasteļu toņi, mani mīļākie pavasara toņi, protams. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find me. Volā, redz, kur ir arī stūrītis, viss pilnībā pabeigts, man dikti patīk tāds siešķīgs, romantisks, un, protams, viss mans mīļākās pavasara krāsas arī, kā jūs to redzat, tad esmu vienkārši apsēsta ar rozā krāsu, jo vienkārši man liekas, ka šī krāsa man arī piestāv vislabāk, tāpēc man arī ļoti daudz drēbes ir šajā krāsā, arī zilie toņi, protams, džīns audums un baltie, un, protams, arī pārējā gardrobē, jeb skapī ir arī citas krāsas, šīs nav manas vienīgās. Bet jā, man ļoti patīk kopējais rezultāts. Es domāju, ka es šajā mirklī arī pabeigšu šo te video, neaizmirstiet nospēst laiku pogatām, protams, arī sekot manam YouTube kanālam, un jā, lai jums ir superīgi atlikusī diena, un tad jau tiekamies manos nākamajos video. Tā!